Sveiki, te podcasts Tonis. Mani sauc Paula. Esmu Elizabete. Un mēs esam jaunās dalībnieces, par kurām iepriekšējā epizodē pieminēja. Madara, Ramona un Roberts. Un šī ir mūsu ievada epizode. Mēs pastāstīsim par to, no kurienes mēs nākam, kas mēs esam, par ko mēs plānojam darīt ar šo podcastu. Un pēc tam arī par to, kā mums vasarā gāja. Tātad mēs sāksim ar Elizabeti. Elizabete, no kuras klases tu esi un ko dari pēc skolas? Es esmu no 10. B klases. Gimnāzijā mācos jau kopš 1. klasītes. Esmu ļoti aktīvs cilvēks. Man visu nedēļu ir diezgan aizņemta. Es piedalos skolas korī, spēlēju klavieres privātas stundās. Es piedalos ķīmiķa skolā, fizikas skolā, arī mediķa skolā, kur vēl joprojām nav notikusi, bet būs. Piedalos arī psiholoģijas pulciņā. Šogad iestājos parlamentā. Es sāku jau pagājušajā gadā tur beigās, bet praktiski šogad es sāku. Es vēl gribētu iestāties kurā es vēl neesmu bijusi, bet es plānoju tur iesaistīties. Būt aktīvs dalībnieks talsos. Es esmu Elizabete paralēla klases, esmu no 10. A klases, arī esmu parlamentā, esmu tasēs, esmu fizikas skolā, kur mēs bijām pirmo reizi kopā. Esmu tajā pašā korī un savu brīvo laiku pavadu meklējot vēl jaunas vietas, kur iestāties un ko darīt. Kā mums tapa šī ideja šeit nākt, palīdzēt 11 klasniekiem novadīt šo podcastu? Es pareizāk sakot, es sēdēju vācotas stundā un tur es ieraudzīju vārdu podcasts. Un man bija ļoti daudz laika padomāt par to, ka 11 klasniekiem šogad ir ļoti aizņemts gads. Vismaz man tā šķiet. Viņiem ZPD darbs jāraksta, viņiem eksāmeniem jāgatavojas. Un vienkārši ir jābūt savas izcilības augstākajā punktā. Tāpēc es domāju, varbūt palīdzēt, cik es Madaru pazīstu caur parlamentu. Un viņa akceptēja mūsu palīdzību, un tā mēs arī šeit nokļuvām. Elizabete pierunāja ļoti viegli, jo viņai ļoti patīk runāt. Man arī, mums abām. Jā. Un tas bija tiešām ļoti viegli viņu pierunāt. Tā mēs šeit esam. Un tagad tā īsumā pastāstot par to, ko mēs plānojam darīt ar šo podcastu. Mums tā doma ir šo podcastu pārveidot par tādu vietu, par informācijas avotu, vidusskolniekiem un pamatskolas beidzējiem klasēm, piemēram, 7. un 9. Padomus sniegt šīm klasēm, jo mūsuprāt tas ir ļoti, ļoti vērtīgi dzirdēt no kāda, kurš jau tam ir izgājis cauri, ko viņš būtu darījis citādāk. Un tādēļ mēs izdomājam šo ideju realizēt šeit. Un mums būs vairāki viesi, mums būs skolotāji, absolventi, 12 klasnieki noteikti arī. Varbūt pat kāds 10 klasnieks. To mēs redzēsim, kā šis turpināsies. Un pēc pieprasījuma arī varbūt kādu cilvēku ļoti, ļoti grib kāds cits dzirdēt. Bet mums tā galvenā tēma, saistošā tēma būs Talsos ģimnāzija. Absolventi, kuri ir beiguši ģimnāziju, skolotāji, kuri vai šobrīd māca, vai jau mācīja ģimnāzijā, un skolāni, kuri iet vai kādreiz gāja ģimnāzijā. Talsu valsts ģimnāzijā. Mums mūsu tuvākie plāni noteikti būtu pirmā epizode, ka mēs pieaicinām klāt man pazīstamu cilvēku, absolventu, kurš šobrīd studē RTU, un paprasīt viņam par akadēmiskiem padomiem 10. un 12. Un pēc tam mēs gribētu pieaicināt klāt skolotāju, kur pastāstītu, kā var izbalansēt gan atzīmes uzturēt augstu, gan arī sevi uzturēt augstu. Un īsumā par to, kā izdzīvot to skolu, ja arī neveicās tik labi. Tā bija kodola informācija, ko mēs gribējām jums sniegt par šo podcastu, kādas ir mūsu ambīcijas. Un tagad mēs pastāstīsim par to, kāpēc jūs varat mums vispār uzticēties par visiem padomiem, ko mēs jums sniedzam. Tāpēc mēs jums pastāstīsim par vasaru un varbūt vēl kādām pieredzēm, kas raksturotu mūs, lai jūs zinat, kas mēs tādas esam vispār un ko sagaidīt, kādu to vaibiņu uzķert. Jā. Tātad šī vasara, 2025. gada vasara, man bija ļoti, ļoti krāsaina, bet no sākuma uzprasīsim Elizabetei, kas ir viņas spilgtākais brīdis šajā vasarā. Spilgtākais brīdis vasarā, es teiktu, bija dziesmu svētki. Tas tiešām tā pieredze bija vienkārši kolosāla, tas caur jumtu vienkārši. Es tāpēc tiešām ieteiktu, ja
ja tu esi spējīgs iet dejot un dziedāt korī un gatavoties tiem dziesmu svētkiem, jo tu nedrīkst to iespēju palaist garām. Mēs abas bijām dziesmu svētkos. Tur nedēļu palikām. Kas tā bija pa skolu? Rīgas doma koru skola. Jā, mēs tur palikām. Vienkārši viss tā krāmēšanās, tur nav šausmīgi ērti dzīvot, kā jau, protams, skolā tu guli uz zemes, uz matraca ar visiem kopā, bet vienkārši pavadīt laiku ar tiem taviem draugiem un braukt uz to estrādi katru dienu uz tiem mēģinājumiem. Tu satiec visus virsdiriģentus, tu vāc parakstus no viņiem. Mums iedeva tās cepures, tās keponas, un tur bija visiem mērķis staigāt apkārt un dabūt parakstus, un viss tā cepura bija norakstīta. Un tas ir vienkārši, tu dziedi visu laiku skolā tās dziesmas savā mazajā kolektīvā, bet tad tu beigās aizbrauc uz tiem lielajiem dziesmu svētkiem, kur ir tūkstošiem dziedātāju tajā estrādē, un jūs visi kopīgi dziedat tās dziesmas. Un šausmīgs saviļņojums ir. Man šausmīgi patika. Citi jau tur bija vienkārši asarās. Asarās tur viss. Es biju asarās. Es neesmu tik emocionāls cilvēks, bet es biju ļoti priecīga pēc tam. Jā. Un pasaucot par pieredzēm dziesmu svētkos, mums pēc tāda ļoti garas dienas, kad mums bija caurlaide, mums piezvana šoferītis un pasaka, ka riepa puša. Jā, mīkstais. Mums tāds kā mīkstais, tā kā kur kas, kāpēc, un tad mēs dabūjām ar tramvaju braukt mājās, kas nebija, protams, vissliktākā pieredze, bet pēc garas dienas pēdas sāpēja. Aiziet, uz to pietur bija sāpīgi. Aiziet, pēc tam vēl pārsēsties, saprast, kur kas jādara. Jo mēs jau neesam Rīgā, mēs neesam vietēji, mēs nezinām, kādā Rīgas satiksme strādā. Mums paveicās, ka mums bija skolotāji. Jā, mums skolotāja Nanija Petersona ļoti, ļoti izpalīdzēja šajā jautājumā, jo viņa zināja teikt, kā atrast, kur uzreiz tas. Un, protams, 12 klasnieks, šī brīža 12 klasnieces, kas iet mūsu korī, arī uzreiz palīdzēja saprast, jo viņas jau bija bijušas Rīgā. Mēs tur bijām tiešām pirmo reizi ar to ar sabiedrisko. Man patīk, ka viņi uztaisīja vieglu atmosfēru. Viņas visu laiku smējās par to. Ja viņas būtu tur satraukušās, es tur būtu jau pāraudājusies no stresa. Es biju tiešām pārgrūs, es tur stāvu, mēs gaidām to tramvaju, un es vienkārši stāvot, gan aizmigu. Tā miegs nāca. Es tajā tramvajā arī aizmigu, man liekas. Tā diena tiešām bija gara. Man liekas, ka arī lietus lija vēl tajā dienā. Bija negaiss ritīgi. Un, jo rīta pusē bija mēģinājums. Vai tieši tajā dienā mums nebija? Nē, bija mēģinājums. Jā. Tad mums bija jābrauc atpakaļ uz skolu paēst, un tad vēlreiz atpakaļ uz estrādi. Un tad mēs tur pēdējā palikām estrādē, un mums vienkārši zvanu sāka mīkstais, un jābrauc ar sabiedrisko. Bet labi, ka mums bija tie emblemiņi. Tu varēji braukt pa brīvu visu. Akreditācijas. Jā. Caurlaids. Un kaut kas tāds galā, bet aizmirskās. Jā, un ja kādam šķiet, ka, tā kā man būs bail, piemēram, man pašai paranoja dzīvot Rīgā, jo es visu laiku skatos ziņas, un kas tik tur Rīgā nenotiek. Bet dzīves laikos vienkārši nav laika par to domāt. Tur ir tā, ka jūs braucat uz estrādi, tur visu laiku dziedat, tur jākoncentrējās uz notīm. Pēc tam brauc atpakaļ, tad ir kaut kāda pusstundu laiks, lai paēstu, un vēl pusstundu, lai sagatavotos uz jau nākamo mēģinājumu, vakar mēģinājumu. Tad, kamēr vēl tiek līdz mēģinājumam, kamēr tiek atpakaļ, tur vienkārši nav laika domāt, un nav laika būt tajā paranojā, un visu laiku jau ir kāds pieaugušais klāt. Ir tīpaši, ja tie ir tie jauniešu dziesmu svētki, tur ir obligāti jābūt uzreiz kādam pieaugušajam. Tāpēc tur drošība pirmajā vietā viņiem, un pat cik tie arī ir bērni, viņi negrib nekādu statistiku baigi slikto, kā jau bija bijis. Tādēļ viņi ļoti koncentrējas uz ērtību un uz drošību, tāpēc tur visu laiku ir 100% drošība. Tur arī man bija bail, ka es kaut kādā brīdī apmaldīšos. Tur nevar apmaldīties. Tu esi pie saites praktiski visu laiku. Tevi nelaiž. Arī mums tur padās pie stūra, pie tai skolai bija Narvesens. Tur reāli daži metri. Tu nevarēji viens pats iet. Tev bija jāiet skolotājiem līdzi. Tu nevarēji vienkārši iet nekur viens pats. Tāpēc tā tur ir ļoti droši. Un arī likās, ko es tagad tur būs varbūt garlaicīgi vakaros, nebūs ko darīt. Nē, mēs
Tad, kad mēs ar to sabiedrisko braucām, mēs kaut kādos 11. bijām atpakaļ. Jā, nē, vēlāk. Un tad mēs arī ēdām tās vakariņas. Jā. Tur ir iestājās klusais miers. Paula gulēja kopā ar visiem vienā telpā. Es biju tāda īpašā. Mēs tur cik tur 4-5 meitenes, mēs gulējām gaitenī, jo tur tajā telpā tur bija tik daudz cilvēki. Un tur bija šausmīgi kompakts, tur vispār nebija ko elpot. Un mēs 4 meitenes izdomājām, kāpēc mēs varam gaitiņu galā gulēt. Tur bija noslēgta tāda zona. Tad mēs tur iemitinājāmies. Man tur ļoti patika, jo tur uz to nakti bija kluss. Jums arī bija kluss. Kā kur nakts? Jā, mums bija kluss, un mēs tur izārdījāmies. Tur otrā gaitiņa galā gulēja skolotājs, un viņas vienmēr mums vaktēja. Ak, Dievs, mums bija viena nakts. Mēs sēžam, mēs runājam, mēs tur smejamies. Un vienā brīdī skolotāja Kļaviņa, viņa jau parādās. Viņa tur stāv, un es pat neredzēju, kā viņa pienāca, un es tur pārbijos. Viņa teica, mums jāiet gulēt. Jā, labi, mēs ejam gulēt. Un pie mums vairākas reizes ienāca policisti. Teica, ka mēs esam pārāk skaļi. Tur staigā policija apkārt. Viņi saka, jāiet gulēt, viss miers. Tas bija, bailīgi. Un tur ir arī medmāsiņas un ātrā palīdzība uz katra soļa, jo vienkārši ir tas karstums, un tie mēģinājumi tiešām ir daudz. Vienā dienā bija ļoti karsts. Ļoti karsts bija. Tur ir tie smidzinātāji, tajā estrādē salikt. Viņi smidzina miglu, bet mēs pirmā balss pa vidu stāvējām tādā vietā, kur mums netika klātā migla. Es visu laiku, mums bija rokas grāmatiņas, es vienkārši veidināju sev. Es nezinu, jums jau bija ēnā, ne? Mums bija tāda pusēna, ka jā, viņa tur bija, bet tajā pašā laikā viņa tā nebija. Paldies otrajā balsī. Jā, es esmu otrajā balsī. Mēs bijām pašā malā. Mums tieši aiz muguras bija medpunkts, tāpēc tas bija vispār fantastiski. Bet, uzreiz kā palika slikti, kādam bija tāds skolotājs, man paliek slikti un aizved uz medpunktu. Tā kā viss bija, man liekas, ka viss bija ļoti labi samanedžēts, saorganizēts. Jā. Jūs stāvēt malā, jo mēs bijām tieši precīzi centrā. Jo mēs zinām, pirmajā balsī, otrajā, trešajā balsī bija ļoti tā chill, jo jūs tur pašās malās. Jūs varat piecelties aiziet, ka jūs gribat. Pirmajā balsī, ja tu gribi iet mēģinājumu laikā, tev ir jāpagaida, kad beidzās dziesma, tad tev ir jāskrien augšā pa trepēm, uz kurām visām sēž cilvēki. Tas tik nērti ir, bet, tur arī rindas bija baigās pie tolotājiem, tāpēc tur baigi ilgi jāgaida, tur vienmēr palaist kaut kādu dziesmu garām. Bet, tā jau. Tātad dziesmu sēka morāli dzied otrajā vai trešajā balsī. Es pirmā balss neiet. Neiet uz pirmā balss. Nē, pirmā balss ļoti svarīga. Melodija ļoti skaista. Man ļoti patīk pirmajā balsī dziedāt, jo vienmēr ir melodija. Tev ir jāmāk augstu dziedāt, bet to arī var uztrenēt. Es vispār kādreiz nevarēju aizsniegt neko augšā, bet tagad ir viss kārtībā. Ja jums ir iespēja dziedāt korī, ejiet dziedēt, ir īpaši puiši. Jo mums pieredze nav puišu korī, mums vajag puišu korī. Tā kā, ja jums liekas, ka jūs mākat dziedāt, vai arī ja jums liekas, ka jūs pat nemākat dziedāt, vienkārši ejiet dziedāt. Tāda ir tā morāla. Vienkārši piedalieties visur. Jā, jo tas ir, ja ir bijusi tā iespēja, tad ir trakāk viņu nožēlot, ka nebija nekā nožēlot, ka bija. Jo es šaubos, ka kāds nožēlo, ka nebija. Īsti, jā. Protams, ja bija tāda situācija, ka spieda nākt, tad jā, bet ja nāc pēc savas iniciatīvas, tad noteikti nē. Es pat nevaru neko slikti pateikt, kas man tur notika. Vienīgais varētu darīt, ka tiem, kuriem paliks slikti un aizbrauc uz kaut kādu uzņemšanu vai noģību, tad vēl varētu būt kaut kāda slikta pieredze, bet man nekas tāds. Man vienā brīdī bišķiņ tā viegla galva palika, kad bija ļoti karsts, bet vienkārši galvenais vēdim un dzert daudz. Tur ūdens, tur netrūkst ūdens. Tā ēst, paēst kārtīgi. Vienalga, vienīgais, ko es varu pateikt, skolās tas ēdiens, viņš tāds nav tas labākais, bet vienkārši ēd. Vienalga, vienkārši apēd kaut ko brokastīs, it īpaši obligāti, jo tev pa dienu paliks sliti, tu nebūs paēdis. Jo viņi uzreiz arī piedāvā maizi, piemēram, kaut vai to pašu rupmaizi, kaut vai to kāds 4 rupmaizītes apēd, un tad jau. Un tad paliks labāk, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi ēst, dzert un vienkārši vaktēt sevi, kā jūties. Ja tev paliek karsti, nesēdi tur, kaut vai tev būtu teorētiski jāsēž un jādzied vai jāstāv kājās. Ja tu stāv kājās, paliks slikti, vienkārši sēdi.
Tev neviens nespēj, un arī aizstrādāt, tur ir ēna, pasēdi tur. Neviens tev nespēj tur ar vāru sēdēt, ja tev slikti ir. Protams, nē. Man ļoti patīk tur dejot arī. Mums stāvēja tur tā bite. Krišjāns bite, laikam. Stāv, un viņš rāda tās kustības, tad visi aizstrādā dejo. Karstajā dienā man to negribēs darīt. Bet tagad bija tas lietus, tad bija vispār, man labāk patīk, kad bija lietus. Jo tad bija vēss un varēja bez jakas sēdēt. Tu esi kaut kur kādreiz bijis kā brīvprātīgais? Vispār kas ir brīvprātīgais un ko viņš dara? Tātad brīvprātīgais ir cilvēks, kurš strādā kādā, pēc definīcijas es nepateikšu konkrēti, bet brīvprātīgs ir cilvēks, kurš pēc sava iniciatīva strādā kādā vietā bez atalgojuma. Un tas ir brīvprātīgais darbs, to dara, kā tas vārds pats pasaka, brīvprātīgi. Un kāpēc mēs sākām par šo runāt? Es biju kā brīvprātīgais Eirobasketā. Un tas viss sākās ar māju, vai arī pat martu. Martu, jā, man mamma atsūtīja saiti uz vietu, kur var pieteikties, būt kā brīvprātīgais Eirobasketā. Un, protams, no sākuma bija šaubas, kā būs, jo tur jādzīvo Rīgā, tur vismaz 10 dienas ir jāstrādā. Un kā to visu samanedžēt. Bet es pieteicos jebkurā gadījumā, jo mēs ticam, ka, ja tam vajadzētu notikt, tad tas arī notiks. Un tādēļ es pieteicos, un tad mēs skatījāmies, tad mēs gaidījām atbildi, protams, līdz jūnijam. Un pirms es saņēmu atbildi atpakaļ, man onkulis atbrauc, un viņš pateica, tā kā mans brālēns, viņš tagad dzīvo Rīgā. Tieši Skanstes rajonā, kur ir arēna Rīga, Xiaomi arēna. Un mums bija tāds, tātad dzīvošana ir garantēta. Es noteikti varu dzīvot vai ar viņiem, vai kaut kā tur samanedžēt. Bet, jebkurā gadījumā ar to tiksim galā. Brīvprātīgais skaidrs, es kādreiz gāju patvērsmes staigāt ar suņiem. Tas skaidrs, jā, kā brīvprātīgais darbs. Tad es arī biju brīvprātīga. Un tad es saņēmu atbildi jūnijā, ka jā, es esmu izvēlēts strādāt kā brīvprātīgais. Es no sākuma pieteicos strādāt kā mediju centra palīgs, bet mani ielika akreditācijas centrā, par kuru es esmu ļoti pateicīga, jo man ļoti, ļoti, ļoti patika mani kolēģi un mans atbildīgais. Un tātad, jā, es saņēmu šo atbildi atpakaļ, un tad mēs sākām plānot, kuras dienas es strādāju, kā tā dzīvošana notiks. Beigās man brālēns piedāvāja vienkārši atdot to dzīvokli uz to brīdi. Iedot mums atslēgu, lai mēs tur paliktu. Nē, ar vecāku, bet mums to dzīvokli atdeva uz dažām dienām. Un tā es arī nodzīvoju Skanstes rajonā kādas 5 dienas, laikam, vai pat 6. Un viņam tur bija tik mīlīgs mazs kaķis. Tāds rītīgi mazs, viņš sauc Šelbijs. Viņš visur lēkāja, viņš skapīja ielats kāds 3 reizes. Viņš tur nevis ielats, bet viņš ielidoja burtiski. Bet, jā, un man bija katru dienu jāiet, un pēc tam jānāk apakaļ no tā darba, bet tas bija, tā ir Rīga, tur var iztaigāt pilnīgi mierīgi. Īsti jau ne. Tas ir Skanstes rajons, tur var daudz ko izstaigāt, un tur bija viss tik ļoti kompakti. Tur bija Burger Kings, Hesburgers, Lidliņš blakām un vēl Circle K. Bet par to pašu Eirobasketu, kā tavu pieredzi, uzreiz kā ir kāda iespēja kaut kur pieteikties kā brīvprātīgajiem, tas ir jāņem. Protams, ir izņēmuma situācijas, kur cilvēkam nav finansiālais stāvoklis, bet es nerunāju par izņēmuma situācijām. Ja ir viss labi, un it īpaši jauniešiem, jo šis ir pierakstīts. Tas, ka jūs esat bijuši kā brīvprātīgais, kaut kur tiek pierakstīts, un jūs pēc tam varat to parādīt saviem darba devējiem vai potenciālajiem darba devējiem. Un vispār tā pieredze ir tas atalgojums, ko vajag, neko vairāk īsti nevajag, kā vienkārši to pieredzi būt šī milzīgā pasākuma otrā pusē. Jo tur satiek, ja kādam tas tik ļoti rūp, tur satiek slavenības, protams, vietējās. Arī starptautiskās slavenības. Bet ne tik daudz kā pašus spēlētājus, jo spēlētājiem tiešām viņi ir pasargāti, un Rīgā, man liekas, tas bija ļoti labi redzams, vismaz no mūsu puses, ka šie spēlētāji tiek pasargāti, jo viņiem akreditācijas savāca atbildīgie, viņi tika eskortēti kopā ar policiju no un uz viesnīcu. Atgriežoties tepat Talsos, Elizabete, kāpēc tu paliki ģimnāzijā? Kāpēc tu paņēmi B klasi, kas ir medicīnas novirziens ar padziļinājumu matemātikā? Kāpēc es paliku Talsos ģimnāzijā mācīties?
Tāpēc es gribēju vispār iet uz Rīgu. Vienu brīdi es domāju, varbūt iesaistīties kādā Rīgas gimnāzijā, bet tad es sapratu, ka tas ir pārāk sarežģīti. It kā es varētu palikt Rīgā dzīvot, bet tur ir liels finansējuma jautājums. Un arī vai es tagad gribētu dzīvot Rīgā. Es domāju, ka nevarētu pierast tām izmaiņām, bet man vajadzēs to darīt nākotnē, tāpatās. Tāpēc es izvēlējos palikt gimnāzijā, jo šeit piedāvā dabas zinātnes kursus, kas ir saistīts ar medicīnu, jo es vēlētos iestāties RSU nākotnē. Paņēmu matemātiku, jo man īpaši valodas nesaista. Es nezinu, man nepatīk vienkārši latviešu valodas. Es ļoti priecīgs, ka man tikai 4 ir nedēļā. Bet, es paņēmu medicīnu, jo es vēlētos būt ārsts. Es nezinu, vai psihologs vai neiroloģija man interesē. Viens no tiem kaut kas ar smadzenēm saistīts praktiski. Tā man vispār patīk, mans kolektīvs. Kāpēc tu paliki gimnāzijā uz A klases, kas ir inženierzinātnes un matemātikas kurs? Es paliku uz 10. klasi gimnāzijā, jo jau no 3. klases. Kaut kā 3. klasē man tētis veda uz uz skolu, un es redzēju, ka 10. Tajā laikā lielie kaut ko tur āzājās, kaut ko tur viens otru krāso. Man bija tāds tēti, ko viņi dara. Viņam gan jau iesvētības, un man bija tāds, kas tas tāds. Viņš man izstāstīja, kas ir iesvētības, un man uzreiz tajā brīdī iesēdās doma, es palikšu uz vidusskolu, jo es ļoti, ļoti, ļoti gribu iesvētības. Tātad es jau zināju, ka es palikšu vidusskolā jau no tāda maza vecuma. Bet kāpēc es tagad turpinu? Jo noteikti ir vieglāk šobrīd pabeigt un iegūt to vidējo izglītību, nekā to pēc tam darīt. Tādēļ es paliku vidusskolā, bet kāpēc es aizgāju uz A klasi? Jo man no sākuma gribējās valodas. Man ļoti, ļoti, ļoti patika valodas, tīpaši latviešu valoda. Bet es redzēju, ka tur bija uzņēmējdarbība. Un man bija tāds, man nepatīk uzņēmējdarbība. Man arī es mēģināju atrast tādu kursu, kurā man nav nekas jāpacieš, lai tiktu caur. Jāgaida, kad tas beigsies, lai es varu tiešām izbaudīt. Un tad es sapratu, ka man ļoti, ļoti patīk matemātika un fizika. Vismaz kā mums to pasniedza iepriekš. Un tad es izdomāju, kur matemātika, fizika, un es varu paņemt padziļinājumu angļu valodā. Tādēļ es pārgāju uz A klasi, un beigās es sapratu, ka es ar vēl vienu citu puisi, mēs esam vienīgie cilvēki no šī gada gājuma cilvēkiem, kuri ir 12 gadus noies A klasē. Vismaz kā tas šobrīd izskatās. Savu nākotni es gribu saistīt ar, es vēl nezinu ko. Man ir vairākas opcijas, bet es ļoti, ļoti uzķeros uz likumiem. Man ļoti patīk likumdarbība. Un savā nākotnē es ļoti vēlētos būt prokurors, kas ir pretējs advokātam. Bet, kas tiesas zālē ir pretējs advokātam. Vai arī studēt astrofiziku. Bet kur pēc tam iet, tas būs atkal laika jautājums, vai mākslīgais intelekts jau nebūs pārņēmis manu darbu, manu potenciālo darbu. Nē, astrofizika ir ļoti interesanta. Viņa ir ļoti sarežģīta, bet darbu, man liekas, ir grūti dabūt. Tad uzreiz ir jāšauj uz nasu. Jā, tu nevari Latvijā palikt. Jā. Tur nav izredzes. Jā, tev patīk fizika, man patīk ķīmija ļoti. Es ņemšu ķīmiju 2. Jā, tā ķīmija tāda interesanta, ka tev ir iedots likums, bet tie izņēmumi ir vairāk nekā tas pats likums. Fizikā gan tā nav. Tāpēc man patīk fizika vairāk. Man nepatīk fizika. Kā mēs sakam, pretējie pievelkās. Jā, tieši tā. Es gribēju kaut ko teikt. Par šīm profesijām redzu, kā Paula. Viņa nevar īsti izdomāt, ko viņa grib. Tas ir tikai normāli. Es arī kaut kādus 2 gadu atpakaļ biju tik pārliecināta, ka es iešu uz mākslas vidusskolu. Es esmu pabeigusi arī mākslas skolu, es aizmirsu to piebilst. Es biju tik pārliecināta, ka es iešu uz mākslas vidusskolu Rīgā, un tad es iešu uz mākslas akadēmiju. Bet tad man bija kaut kādas pārdomas. Un tagad es esmu ļoti pārliecināta, ka es būšu ārsts, bet man liekas, ka es arī tiešām pieturēšos pie tā, jo man ļoti interesē psiholoģija. Bet kas to lai zina, varbūt pēc gada es domāšu, es nezinu. Runājot par psiholoģiju, gimnāzijā ir tāda iespēja pievienoties psiholoģijas pulciņam. Kā jau mēs sākumā minējām? 8-12 posms, jā. Man liekas, ka sāk no 8. klases. 13 plus vienkārši. 13 plus. Un tā tiešām ir ļoti laba iespēja izzināt vairāk par sevi un izzināt par to vairāk, kā ir 100 dažādas reakcijas uz vienu un to pašu kairinātāju, uz vienu un to pašu situāciju un saprast, kas par temperamentu tipa tu esi.
par temperamenta tipu tu esi, jo tas, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti svarīgi zināt. Jo pēc tam var vairāk piemeklēt, kādus cilvēkus sevi asociēt ar. Piemēram, mēs abas divas esam holēriķi, man ir vairāk kā 55%, viņai gandrīz pilns 100%. Jā, es esmu tipisks holēriķis. Jā, man otrs piejaukums ir melanholiskais tips, tāpēc viss, ko jūs varat nosaukt, es esmu izjutusi. Un jā, bet mēs mākam arī citiem cilvēkiem noteikti temperamenta tipus, nu vismaz es, bet uz vietas nevar. Jā, pēc kāda laiciņa tu pazīsti to cilvēku. Visvieglāk sev noteikt temperamenta tipu, protams, ir nodefinēt, kas tu esi. Bet, arī izpildīt testu. Var arī izpildīt, izpildīt testu, protams. Bet visspilgtākais brīdis, kad parādās tiešām tas savs temperamenta tips, ir stresa situācijas, liela stresa situācijas, kur kaut kas ir jādara momentā, spontāni. Tas, jā, es iesaku ļoti iet uz to psiholoģisku pulciņu. Jūs varat atnākt arī vienu reizi un saprast, jo vajag pamēģināt. Tur ir šausmīgi brīva atmosfēra. Jā, notiek BEC. BEC tas ir telpās. 4 dienās, 4. Jā. Mēs ļoti iesakām nākt. Lūdzu. Var nākt bez pieteikuma, var ierasties, pateikt, labdien, es esmu psiholoģijas pulciņu. Un pēc tam var pievienot grupčatā, kur ir uzreiz dots signāls par to, vai būs vai nenotiks. Pulciņš šonedēļ nenotika, bet iepriekšējā nedēļā notika. Ja jums ir tāda motivācija piedalīties projekta darbos, bet jūs nezināt, kur sākt ar savu vietējo jauniešu iniciatīvu centru. Sākat ar savu vietējo centru, kur var izpaust savu iniciatīvu. Jo es nāku no stendes, un mums stendē tas centrs ir tāds maziņš. Tur vairāk ir brīvā laika pavadīšana. Bet no tā centra es ieguvu iespēju braukt uz apmācībām Mazirbē, digitālās prasmes. Un pēc tam no tā mani uzrunāja uz vairākiem projektiem un vairākām apmācībām. Tādēļ vienkārši jāsāk ar vietējo darbību. Kaut vai tām pašām tasēm, vai es zinu, ka ir vairāki šajā novadā. Ir pilsētas, kur ir savi mazie centri, brīvā laika pavadīšanas centri. Tur meklējiet atbildīgo un sakiet, ka ja jums vajag kādu, kurš kaut kur aizbrauc, jūs varat mani uzrunāt. Un, jo tas arī tiešām tik vienkārši strādā. Ja tu nezini, kur sākt ar savu sociālo dzīvi skolā, iestājies parlamentā, kā mēs jau parlamenta pārstāvis, tur ir iesaistīties sākumā varētu būt grūti. Es runāju no savas pieredzes, jo es tagad, mēs esam diezgan liels kolektīvs, un es pārsvarā vienmēr sēžu malā. Es iesaistos un daru kaut ko, bet es nejūtu to drošību iesaistīties tik daudz, bet es gan jau ko gūšu pieredzi, tu guvi pieredzi. Man bija pirmais gads kā 9. klasniecei, kā vienīgai 9. klasniecei parlamentā, un visi 9. Tas ir jādara, tad ir jāiziet, jo tiešām būt tam 9. Jo pārsvarā tas parlaments sākās no 10 uz augšu. Šogad nav neviens 9. Pagājušajā gadā es biju pirmā. Laikam iepriekšējā gadā bija vairāk, cik es klausos. Bet, ja tas parlaments pēc tādas kaut kādā veidā sākās no 10. vairāk, tad būt kā 9. tas tev iedod ekstra 1 gadu. Tas tev iedod gadu, ko tu saproti, kas ir parlaments, ko viņš dara, kur tu vari iesaistīties, kas tev vislabāk sanāk, kas tev varbūt nesanāk. Un tas tiešām iedod to laiku sapazīties ar to kolektīvu un saprast, kur tu stāvi šajā kolektīvā, kur tev labāk iesaistīties. Piemēram, pirmā gada es nosēdēju neko nedarot, jo nosacīti neko. Es taisīju šos diplomus sporta naktī, un visi tie, kuri paskatījās šo diplomu, pirms viņš tika izprintēts, es gribu paprasīt viņus jautājumu, kāpēc jūs nepateicāt, ka tur ir rakstīts turnīna? Nevis sporta nakts turnīra, bet sporta nakts turnīra. Es to nezināju. Man viņi tie abi diplomi stāv pie manis, jo es biju neoficiāli klases vecākais iepriekšējā gadā. Un tāpēc es arī savācu tos diplomus. Nosacīti savācu, vienkārši man iedeva viņus. Un neviens neprasīja viņus ielikt klasē, un neviens arī neprasīja, kur viņi pazuda. Un es vienkārši guļot gultā, es skatījos uz tās sienas, un es lasīju, man bija tāds, kaut kas neskatās pareizi. Un tagad katru reizi, kad es iegāju klasē, es zinu, ka tā ir kaut kāds 201 vai 202, kur viņi stāv uz sienas. Es paprasu savai klasē, tā, kas man sēž blakus. Jo viņa arī bija blakus šajā brīdī, kad es taisīju tos diplomus. Es viņai uzprasīju, kāpēc tu man nepateici, ka tur ir rakstīts turnīna.
Un, manuprāt, neviens nepamanīja līdz tam brīdim, kad viņi tika izprintēti. Un es ļoti gribu zināt, cik cilvēki vispār pamanīja šo kļūdu līdz šim brīdim. Es nezinu, vai es to izgriezīšu vai nē, vai es šo faktu izgriezīšu vai nē, jo vienkārši es aizēju nākamreiz uz to klasi, un tie diplomi vairs tur nav. Viņi ir noņemti. Pārsvītrots un rakstīts ērbu. Bet šis, man liekas, ir ļoti svarīgi, jo mācās no savām kļūdām. Jā, un tā bija 9. klase. Vispār uzdrīkstēties, uztaisīt diplomas ir kaut kas fenomenāls. Pie tam kļūdaini. Kļūdaini. Bet, jā, un tagad es to kļūdu atceros. Katru reizi, kad paskatos tam diplomiem tajā kabinetā, bet tajā pašā laikā tas man atgādina to iniciatīvu, ka neviens īsti negribēja, un man bija tāds, labi, es pamēģināšu. Un tagad es esmu gatava afišas veidot, protams, ar kādu blakām, kurš man pateiks, ka ja tur ir kāda rakstības kļūda. Bet pārsvarā jā, un tie, kas tikai tagad to pamanīja, ka tur ir rakstīts Tunīna, es gribu pateikt paldies. Jo tas ir drausmīgi. Kas vēl ir labums parlamentā? Tu vari ļoti uztrenēt līderības prasmes. Tā kā nopietni. Mums tur bija jāizveido maziņas grupiņas, un katram jānovada kaut kāda aktivitāte, un katram jāiesaistās un jādara kaut kas. Arī parlaments piedāvā visādus foršus saliedēšanās pasākumus, kā mums arī bija uz Daba Laba. Tā bija ļoti forša pieredze. Man ļoti patika. Jā, tur bija jāpaliek pa naktī pie meža teltīs. Tur vajag vairāk slāņus. Ja tev šķiet, ka tev ir pietiekami daudz slāņu, paņem vēl 3. Jebkurā gadījumā. Man bija pilnīgi pretēji. Es paņēmu pidžāmu līdzi, bet es pārkaru tajā pidžāmā, tajā guļamaisā. Es vispār negulēju to nakti, es nosalu. Tas ir jāizjūt, kā katrs cilvēks guļ pa nakti. Piemēram, man nevajag slāņus. Man pilnīgi pietiek ar guļamaisu vienkārši. Bet tur ļoti forši instruktori. Ļoti smieklīgi. Jā. Tur ļoti forša atmosfēra. Tur mēs sēdējām pie uguns, kur runājām, cepām maršmelovus. Man ļoti patika. Parlaments ir arī... Man ļoti patika arī man telti celt. Viņas telts bija tik sarežģīta, ka tur visi uzbūvēja to savu telti un pēc tam pieslēdzās pie viņas telts. Man vecāki arī pieslēdzās. Jā, FaceTime zvanīja. Bet beigās mēs uzcēlām. Tas bija ļoti labs saliedēšanās uzdevums. Jā, un atgriežoties pie parlamenta. Parlaments ir ļoti laba vieta, kur uztrenēt savas prasmes, pārvarēt bailes, jo man ļoti nepatīk laivot. Man likās, ka man ļoti nepatiks laivot un vispār atrasties uz tāda ūdeņa. Bet pēc tam manā laivā priekšā bija Elizabete un aizmugurē bija Singurs. Es sēdēju pa vidu. Es biju viņiem tā, kas runāja visu laiku un beigās prasīja dīvains jautājumus, jo mēs tur bijām nojūgušies. Es vismaz. Vidējam nav jāierē, by the way. Jā, vidējais tur vienkārši sēž pēdiņās passenger princess, jā. Un tagad man būtu tāds, es to darītu vēl vienreiz. Protams, ja es sēžu vidū, jo es neuzticos sev sēdēt priekšā un tagad pateikt, mēs griežamies pa labi vai pa kreisi. Bet tas bija ļoti labs veids, kā izolēti pavadīt laiku ar cilvēkiem. Protams, manā situācijā es pavadīju ar cilvēkiem, kurus es jau pazīstu, bet izolēti pavadīt laiku ar cilvēkiem, kuri vēl nav pazīstami. Es zinu, ka noteikti tika veidotas jaunas platoniskās attiecības, protams, jo jūs vienkārši piespiež runāt. Tur arī nav telefons. Uz upes tur nav zona. Tur vienkārši Google Maps varbūt atvērt. Un nav jau tā, ka īsti gribās to telefonu ņemt ārā, ka tu esi uz ūdens, kur viņš var vienkārši aizlidot ar vēju. Jā, tagad tu vienmēr turi maisā, jo tev ir bail, ka jebkurā brīdī tu iekritīs iekšā un tev telefons būs ārā. Bet, es viņu turēju sev pie kājām visu laiku. Jā, tādas ir tās iespējas ģimnāzijā, ko ģimnāzija sniedz, ko es sniedzu Talsu novads. Es vispār ļoti, ļoti iesaku sakot līdz aktualitātēm, un uzreiz, kā ir kāds pazīstams, varbūt vārds, vai arī uzvārds, vai arī, nezinu, telefona numurs. Īsti jau ne. Telefona numuru parasti nav pazīstami, bet uzreiz, kā ir tā, uzreiz prasīt, kas, ko, kā notiek. Es arī gribu iesaistīties, kā palīdzēt. Ja jums ir tā, piemēram, man arī bija tā, man ļoti gribējās visu darīt. Bet ko es darīju? Tieši un galīgi neko. Bet, protams, sākot ar vienu soli lēnām ejot, tā jau uziet. Un, pēc tam tiek līdz tām visām iespējām tā, ka vienkārši nevar sagrābties visu, jo vienmēr būs vēl vairāk. Tādēļ, ja jūs vēlaties kaut kur no iepriekš minētajiem punktiem iestāties vai asociēties ar
jūs varat nākt pie manis, prasīt, sveika, Paula, kā lai es iesaistos, piemēram, tasēs. Lai arī tas ir tāds vieglākais variants. Vai arī, nezinu, sveika, Paula, kā lai es iesaistos korī. Tas viss šī informācija ir publiska. Bet, ja jums tiešām ir bail iet vienam pašam, es varu palīdzēt. Es arī varu palīdzēt. Jā. Tātad nākat pie mums, prasat, kā iesaistīties. Droši mēs jums neko neteiksim pretī. Tas var būt pilnīgi jebkurš cilvēks, kurš atnāk paprasa. Bet, ja jums ir tā griba iesaistīties, lūdzu, nestājiet to novārtā un dariet kaut ko ar to gribu. Ja jums ir tā motivācija un tas potenciāls, lūdzu, nāciet, lūdzu, runājiet, lūdzu, prasiet. Mēs esam ļoti aktīvs dalībniecis visur. Ja tu kaut kur iesaistīsies skolā, mēs tur gan jau ka būsim. Cerams. Bet jā, uzreiz, kā ir kaut kādi jautājumi, mēs varam jums palīdzēt saprast, pie kā iet, lai šos jautājumus atrisinātu. Vai varbūt mēs varam jums uzreiz dot atbildes, kā iesaistīties kaut kur, kā būt. Tāpēc, jā, lūdzu, ja kādam tiešām ir, ja jums ir tā griba, un jums ir tas laiks un tā spēja, nāciet, runājiet. Jo es līdz vidusskolai biju tik neaktīvs cilvēks, bet tad es sapratu, ka es gribu darīt visu. Un to ir viegli. Es arī gāju pie Paulas. Es prasīju, kā es rietu parlamentā, kā es rietu stāstēs, kā es varu tur. Un tad es arī visur tagad esmu. Protams, tev jābūt, jāmāk menedžēt laiks, lai visu saliktu kā, tā, lai tu vari visu nedēļu sev aizpildīt. Izbalansēti. Protams, tev aizies daudz brīvais laiks. Tu nebūsi tik... protams, tev ir jau pašam arī savējās laiks. Tur jāmāk menedžēt. Bet, dažreiz varbūt pa brīvdienām tev aizies kāda diena, ka tu nevarēsi atpūsties, ka tev jāatrodās kaut kur un kaut kas ir jādara. Bet es visu pieredzēju, un tā vai nākotnē. Un, ja jums ir bail prasīt kādus jautājumus klātienē, droši rakstiet, kur jūs mūs atrodat. Vai arī šiem pašiem cilvēkiem jūs droši prasiet, jebkuram, ko jūs pazīstat, kurš kaut kur iet, kaut ko dara, jo viņi noteikti palīdzēs jums. Es gribētu ticēt, vismaz, ka šie cilvēki noteikti gribēs jums palīdzēt arī šīs idejas un šo potenciālu un šo motivāciju likt kaut kur liederīgi. Tādēļ nebaidieties prasīt, protams. Un, nevajag baidīties iesaistīties visur, kur iespējams lieniet iekšā burtiski visur. Neviens jums nesitīs par to, ka jūs darat par daudz. Jums tikai pašam savu izaugsmu tā būs. Ļoti noderīgi izmantojiet tās iespējas, ja jums piedāvā kaut kur iet, vai jūs redzat. Pat ja jūs nezināt, vai jūs to varat izdarīt, piesakieties, un tad jums nebūs izvēles, kā tikai to darīt. Savu piespējas ir ļoti labs motivators. Un šī bija tā visa informācija, ko mēs vēlējāmies jums sniegt, lai jūs zinātu, ka jūs mums varat uzticēties. Visos padomos pārsvarā, ko mēs dodam. Un, šī bija ievada epizode. Šis ir podcasts Torns. Mani vēl joprojām sauc Paula. Esmu Elizabete joprojām. Un paldies, ka klausījāties. Paldies! Atā!